standartā ir fasādē, ja tu viņus liec kaut kur pie sienas, apdarini sienas un tādā garā. Jā, visi šie materiāli tie paraugi, viņiem, principā, mums tagad arī briestāts pasūtījums, līdz gada beigām jāpiegādā, tur ir kaut kādi 960, rup sakot, 1000 kvadrātmetru. Un tad pārsvarā viņas pasūta kaut kādos garumos. Konkrēti, kad klients ir pasūtījis pa 3 metriem. Tur kaut kādi 600 gabali vai 800 gabali nav svarīgi. Viņas var pasūtīt arī nestandarta garumos līdz maksimums pat 6 metriem. Un tad, var nelikt dēli, attiecīgi, bet var uzlikt šito materiālu vai nu šādu. Man personīgi patīk šis. Dabīgāk izskatās, šis ir UV noturīgs materiāls. Kā pēc 10 gadiem vai 20 tu viņu noskalos ar kerherīti, tā viņš tev arī tik svaigs arī izskatīties. Un tas ir tas lielākais pluss. Paņem un uzreiz uzliec. No tiem kvadrātmetrus, es nezinu, pa dienu var uzlikt, manuprāt, 500 brīvu. No dēlē uzlikt 500 kvadrātmetrus, varbūt, ka nevar, nezinu. Tā to var kāds rakstīt, bet tā vieglam to ātri var iegūt to apjomu. Tu pa jumtiem man rādīji, ka jumtam katram tonim ir savs skrūvs savā tonī. Kā, piemēram, šitādam kaut kāds skrūvs tādam? Šeit ir tā, ka šitas mums ir tā kā salīdzinoši jaunums. Ir tā, ka mēs to krāsu toni piedzenām klāt. Kur tā doma ir standarta toņa, un tad mazliet tāds mūsu darbiņš ir tā, ka, protams, ka būs skrūves un tā tālāk, ka citi neko viņu nostiprināt nevar. Ir krāsa katalogs, tad mēs viņu paņemam, piedzenam to toni, kas vislabāk patīk, un tādu tonu skrūvs mēs arī pasūtam.